Šī ir atkal ikgadējā liliju ziedu izstāde Dabas muzejā. Mēs priecājamies, ka šīs vasaras nevisai labvēlīgi apstākļi tomēr mums ir ļāvuši sarīkot šo izstādi, un izstāde kā ik gadus pulcē plašu gan selekcionāru loku, gan arī eksponātu skaitu. Un šobrīd mēs varam parādīt jums vairāk kā 180 liliju šķirnes. Šogad varbūt atšķirībā no citiem gadiem mēs varam parādīt arī daudz Āzijas grupas lilijas un varam parādīt Latvijā tik populārās tango grupas lilijas, kas ir dažādas spilgta krāsas toņi, tādiem tumšiem ziedu viducīšiem, ja, tiešām tādas ļoti jautras un dzīvespriecīgas krāsas, kā arī tomēr lielu daudzumu no dažādām smaržīgajām trompetlilijām. Vēl šogad varam parādīt samērā plašu eksotisko liliju, tādu starpgrupu hibrīdu klāstu kā austrumlilija un trompetlilija krustojums, ko mēs saucam par OT grupas lilijām, kas izceļas no tādiem milzīgiem, vareniem, tādiem eksotiskiem ziediem. Tas varētu būt tāds kā jaunums šajā izstādē. Lilijas, varētu teikt, ir viens no senākajiem kultūra augiem, jo liliju ziedu attēls ir saglabājies dažādos jau izrakumos un ir bijis zīmēts gan altāra gleznās, gan freskās, ir īpaši katoļu zemēs, kur lilijas ir tik daudz redzamas dažādās baznīcās un citu ēku rotājumos. Un cilvēks piesaistījusi tieši šī te liliju smarža, šī te eksotiskā varbūt ziedu forma. Lilija savā izcelsmes valstīs savaļā aug ziemeļu puslodē, tad lilija nenāk no siltiem tropiskiem apgabaliem. Pārsvarā lilijām patīk tādi vējaini apstākļi, lai lapas nožūtu un nesakrātos ūdens pilieni, kur tik bieži vien izplatās pēc tam pelēkā puve. Jāievēro šie te audzēšanas apstākļi, lai lilijām piekļūtu vējš no visām pusēm. Un ja vienu gadu neizdodas, nevajag sarūktināties, būs cits gads, kad lilijas augs un priecēs. Dabas muzejā mēs būsim šīs nedēļas nogalē, svētdienu ieskaitot, tā kā lūdzu nenokavējiet, laipni aicinām uz liliju izstādi Dabas muzejā.